Esiet sveicināti podkāstā Droši vienai nedroši. Patiesībā šī ir tā drošākā vieta, jo šeit mēs apskatām drošību no dažādiem aspektiem. Mēs apgāžam mītus, mēs arī sniedzam praktiskus padomus. Un šodien mums studijā arī ir viena praktiska padomu sniedzēja, ģimenes ārste Ines Kuģis. Sveicināti! Sveicināti! Bērnu drošība ir tā šodienas tēma. Un, kas tad ir bērnu drošība, ja mēs tā uzdodam šo jautājumu un paskatāmies plašāk? Bērnu drošība pirmkārt ir attieksme. Pirmkārt, tā ir vecāka attieksme, viennozīmīgi. Jo teikt, ka bērns viņš viennozīmīgi neapzinās savu drošību, nedrošību, tas ir pilnīgi skaidrs. Jo nav šo robežu viņam vēl, nav šīs telpas izjūtas varbūt, ja mēs runājam pavisam par maziem bērniem. Un tamdēļ tā, protams, ir un paliek vecāka attieksme. Tur varētu ļoti daudz un dziļi runāt par to, cik viņi ir pareizi, nepareizi, attīstīti, neattīstīti. Tās ir citas tēmas, bet tā principā ir attieksme. Jūs jau pieminējāt traumas. Kuras ir tās biežākās situācijas, kad bērni gūst tās traumas un kāpēc? Bērni gūst traumas visbiežāk tomēr vecumā no gads ar mazliet pēc gada, jo ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka bērns tikko ir sācis, piemēram, staigāt. Viņš ir tikko sācis staigāt, vai viņš vispār sāk apzināties, ka viņš var piecelties. Ja līdz šim viņš šeit varēja piecelties kājās un negūt neko, viss kārtībā, vai līdz šim viņš varēja šeit sēdēt un nekas nenotika, tagad viņš pēkšņi gāžās ar muguru atpakaļ un nokrīt. Un tās ir tās traumas visbiežākās. Pēc tam nākamās traumas jau ir kaut kur 4, plus mīnus 3, 4 gadi, pareizāk sakot, varbūt pat, ap 3 gadiem, jo tad ir tāda tā situācija, ka bērns ir pārdrošs jau, viņš jau it kā apzinās to nākamo soli. Tā mēs varam iet uz priekšu, un tad, protams, ir apzinātās traumas, kuras diemžēl ir neapzināts, un tie ir pusauģi gadi. Ja? Tie ir pusauģi gadi, kad ir pārdrošības moments. Ja? Kur jau vecākā attieksme, diemžēl, neko laikam nespēlēs. Ja? Tur jau neko neklausīs, un tur ir tikai pašam savi puni, lai Dievs dod, ka tie ir tikai puni. Man arī interesē, kā tam bērnam nodrošināt tādu daudz maz drošu vidi, jo viņš jau gribēs tur rāpot līdz visu kaut kur, un nedod Dievs, tu bišķi uz dažām sekundēm nepaskaties, ko viņš dara, un gatavs. Un tā tas arī notiek. Un tas patiešām notiek gatavs, jo tas ir bērnam, piemēram, ir man pašai personīgas tādas situācijas klātbūtnē biju klāt pie šādas situācijas, kad bērns gads un 2 mēneši sēž absolūti normāli, māte blakus, tēvs blakus, un bērns sēž uz dīvāna vidus, un pēkšņi viņš ir uz dīvāna malas ar muguru, un viņš vienkārši krīt. Un tas notiek tādā zibens ātrumā, un ļoti kārtīgi ģimene. Un tas viss notiek tik ātri, ka tu nespēji pat saprast, jo tu nodrošini, kā tu visu laiku tu viņam esi blakus. Bet tātad, kam ir jābūt trešajai acīm? Tas ir tas, ko es jums varētu atbildēt. Bet, kādas vēl ir tās biežākās traumas jūsu praksē, kas tagad mūsdienās ir labi par jaundzimušiem skaidrs, tālāk, ja mēs ejam? Ļoti bieži traumas, ka krīt no dīvāniem, krīt elementāri. Tā ir klasika, tā ir žanra klasika. Kad krīt no dīvāna, no krēsla, tikko bērns sāk apzināties, kaut gan viņš neapzinās to augstumu, viņš krīt. Viņš krīt, jo viņš nesaprot, ka, ja viņš sēž ar muguru uz dīvāna malas, kad viņš var krist atmuguriski, jo citreiz viņš tā krīt, un tur ir dīvāns, un viss ir kārtībā, bet to, ka viņš kritīs un tur būs tukšums, tas nav. Tās ir traumas, kas varbūt nes ne tik ļoti, ja nav ļoti augstu, tādas smagas sekas, un tie puni, zilumi, un uztraukums, un bailes bērnam un, protams, pārdzīvojums vecākiem. Tās ir tās nākamās traumas. Protams, viennozīmīgi
traumas, es tagad pēdējā laikā vairs neesmu, ļoti maz vairs nav dzirdēts par sadzīves ķīmijas iedzeršanu, bet es patiešām esmu to redzējusi un dzirdējusi. Un pat nedzirdējusi, bet diemžēl mūsu ģimenē bet, ak Dievs, ne ģimenē, bet mana praksa jau tikpat kā ģimene jau praksēs esmu tāda gadījums man bija, kad māte piezvanīja un paziņoja, ka tāda situācija notikusi, tur var tikai nobrīnīties, kā tas bērns ir ticis klāt, lai arī tur viss bija pilnībā tā kā noslēgts. Tas ir tas, protams, uguns un, protams, visādas petardas un tādas lietas, kas ir tā nodrāstas jautājums par to, ka iedod bērnam un saka met, bet viņam liekas tik smieklīgi, ka viņa rokās tur tas tā bitīte vai kas tur, un to viņš neizdara, un ja vēl tas ir vecā gada vakars, kad Ziemassvētkos mazāk tādas lietas notiek, bet vecā gada vakarā, kad gribās kaut kādu jautrību un vecāki ir savā kompānijā un bērni tur ir bariņā savā, tad var gadīties ļoti, ļoti trakas lietas, ko es pat negribētu pieminēt, kaut gan mums par to ir jārunā. Tātad tās ir tādas šaujamie un tāda petardas un uguns. Protams, arī uguns. Tas vairāk laukos, kur kurina krāsnes, plītis. Tur var bērns piedurt pirkstu, un viņš saprot, ka tas ir karsts, un jūs ziniet, ļoti interesanti, bet bērns karstumu atcerās ļoti. Viņš atcerās perfekti karstumu, kad pieskarās ar pirkstu pie krāsnes durtiņām. Viņš noteikti viņam pat varbūt ir pat ne tulsniņa, varbūt apsārtums, bet viņam tik ļoti tas sāpējis ir. Laikam tā sāpju, tas impulss ir tik ļoti spēcīgs, ka to viņš atcerās. Īpatnē, kritieni neatcerēsies, bet karstumu atcerēsies ļoti. Un tad droši vien nākamie ir visi lūzumi, lūzumi, tad jau tas ir tālāk, un tad jau lūzumi protams, varbūt lūzumi arī mazā vecumā, bet lūzums visvairāk sākās tad, kad sākās braukšana riteni ar velosipēdu, kad sākās kaut kādas skrituļslides, slēpošanas, tādas lietas, tie ir tie lūzumi. Lūzumi, kad ir nepietiekama apmācība. Te gan ir pilnīgi viennozīmīgi akmens vecāku, vecvecāku vai instruktoru, kas to visu māca dārziņā, Bet arī, to mēs arī nevaram. Arī mēs zinām, ka profesionāli sportisti lūst. Lūst, jā, bet te mēs varam atkal nedaudz uzlabot to drošību, visi ķiveres aizsargi, cik tas ir svarīgi. Tieši to es gribēju teikt, bet it kā mēs nevaram, bet mēs varam kaut kādā veidā tomēr to pašu sliktāko tomēr novērst. Un tās tiešām, kā jūs jau teicāt, tā ir ķivere pirmkārt. Tas ir pirmkārt. Ķivere, ceļu sargi, jo arī ceļu traumas ir ļoti smagas pēc tam ārstējamas. Protams, nevis ap plikām kājām, piemēram, cik ir redzēts, ka paņem bērnu un vizina ar motociklu, ar ir bezatbildības daudzas un liekas, ka labi, un šķiet, es te 2 metrus tur no šitējienes līdz mājām, sēdies tagad man aizmugurē, kā tu sēdies aizmugurē, tur ir pirmkārt plika kāja pie izpūtēja, tad es pati to esmu redzējis, tā kā tā. Tad, kad bērns nokļūst skolā dažādos pulciņos, cik droši ir tā vide, vai bērns tur var justies pasargāts un vecāki var būt samērā droši par to, ka tā vide ir droša? Tas tāds jautājums, gan arī neatbildāms. Pulciņi dažādi. Pulciņi ir, teiksim, tur, kur mēs darbojamies ar kaut kādiem instrumentiem un priekšmetiem, atkal idealizēšu. Protams, ideāli, ja bērns tiek iemācīts turēt rokās šķēres, turēt rokās nazi jau bērnībā. Pašā jaunajā bērnībā, pavisam agrīnā bērnībā, kad nevis visu laiku raut viņam no rokām ārā šķēres, kaut gan tas tiešām ir ļoti, ļoti bīstami, bet tomēr būt klāt un lai viņš 1. klasē jau māk griezt. Tas ir pirmais, kad man ir miers, ka bērns vismaz tādas asas lietas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgas, ka viņš to mācīs. Bet, teiksim, kaut kādos tādos pulciņos, kā
nezinu, šahā varētu būt šahā droši. var būt droši, tad arī var Varbūt salūst dēli, krēsls, jā. vai ar dēli viens Kāds otru pa galvu galvu, iemauc. jā. Protams, tad nekad neaizmirsīšu to gadījumu, ka neatceros, kādā situācijā tas notika, kad tika teikts, ko jūs varat skriet, ejiet iekšā un paspēlējiet šahu, ko jūs te varat ņemties? Man liekas, tas bija mūsu ģimenē. Un kaut kur puikas skrēja, bet ja godīgi, man, protams, mēs neminējām vēl tādu lietu kā ūdens. Tas ir, tā ir vispār tēma, ārprāts. Tēma saucās ārprāts. Un te, protams, ir jābūt tikai klāt. Lūk, te gan. Jā, lauku puikas liekas, rekā skrien uz upi, jā. Skrien vieni paši, jā, bet viens jau nerunā, kādas sekas arī ļoti bieži notiek. Ja, tas atkal ir nākamais. Tā kā par tiem pulciņiem, tur ir jābūt jau iemācītam kaut kam, un, protams, tā jau ir to cilvēku atbildība, kas tur ar viņiem kopā ir. Jā, tur puika sitot naglu, viņam ir jāiemācās, iesit ar to āmuru, jā, sāp, neko, tas jau sīkums būtu. Galu galā, tik daudz jau. Tā jau mēs nedrīkstam arī uzvesties. Ja mēs paskatāmies ārpus mājas, tur ir bērnu laukumiņi, skola, ceļš uz skolu, tur arī viss kaut kas gadās pa ceļam. Kā ir iespējams tur pasargāt bērnu? Pirmām kārtām nepavelti tomēr ir, kaut kā tā tagad laikam tomēr ir brīvāk, bet vienu brīdi tomēr līdz kaut kādam konkrētam vecumam bija tomēr ir jāved tas bērns uz skolu no skolas, vismaz 1. klasē, 2. laikam vairs nav, bet tas ir, kāda ir bīstamība? Bīstamība, protams, pirmām kārtām ir ceļš ar automašīnām, tas ir skaidrs, ne visi autovadītāji ir saprotoši, un arī bērni. Šeit tomēr es nevaru sadalīt, ka te tagad ir sliktie autovadītāji, un te tagad ir sliktie bērni. Tā, protams, nav, jo tas bērns varbūt stāv un pēkšņi viņš sāk skriet. Tāpēc ceļš ir vislielākā bīstamība. Ja mēs zinām, ka mums ir bērnam jāiet pāri ceļam, tad tomēr ir jānodrošina kaut kā šī bērna vai aizvešana, vismaz pāri šim ceļam, vai iemācīt mēs it kā mācam, bet vai mācām, bet vai tas kaut ko... Bet cik tas ir vērtīgi? Es zinu, ka ir bijuši tādi piemēri, ka vecāki iemāca bērnam izved ceļu, kur jāiet uz skolu, un te ir jāstāsta pa labi, te pa kreisi, un tad viņi palaiž bērnu brīvsolī un paši pa kluso skatās, kā viņš tur iet. Jā. Un pēc tam pārunā, kā viņam ir veicies. Vai bērnam vispār var iemācīt? Vai viņš saprot, kas ir drošība un kas nedrošība tajā vecumā? Var. Labi. Var iemācīt, bet tas ir atkal atkarīgs no bērna kaut kādas tādas, ir sapņotāji, mēs zinām, ir sapņotāji bērni, ir bērni, kuriem ir ļoti analītisks prāts jau no pašas bērnības, un var iemācīt. Varbūt var to mācīt ar kaut kādiem pieturas punktiem, ka šajā vietā tev noteikti ir tas varbūt ir tikai mans tāds priekšstats, jāskatās uz šo punktu, un šajā vietā tev jāredz, nezinu, kāds tur zaķis, un te tev jāredz kaķis. Jūs saprotat ideju. Rotaļu tādu ar rotaļu elementu, jā, jo tagad tas koks, un tevi noteikti jāstāv un jānoskaita līdz tik, un tad tu vari iet tālāk. Tā būs tāda tava spēle, tas būs tas quests, kur tu ies pār tam ceļam, un kaut kā tāda veida tā, runājot par bērnu laukumiņiem, es varbūt pārlecu, bet tas ir līdz skolas vecumam. Un tur, protams, viennozīmīgi, un es domāju, ka tas ir ļoti banāli, bet skaidrs, ka vislielākā bīstamība tās ir šūpoles. Tās ir šūpoles, un šūpoles tamdēļ, ka bērniem ļoti patīk šūpoties, un, piemēram, šūpoles tādā ziņā, ka ne jau tikai tamdēļ, ka viņas var trāpīt, jo bērnam ķermeni pa galvu nedod Dievs un tā. Bet arī šis moments, ka bērni, kad ir lielāki, viņi lec ārā no šūpoliem, viņi tēlo varoņus, manā bērnībā tur Zorro un vēl nezinu ko, un tad lec ārā, un tad lido, un tad liekas, un tad krīt un lauž atslēgas kaulus. Bet ja mēs runājam par bērnu drošību, tas, protams, nepieciešams, bet ir vajadzīgs, lai viņš arī kaut kā attīstās, un to attīstību viņš dabū tieši rāpojot, skrienot, rāpjoties, un
ja mēs kā vecāki viņu ierobežojam, ka šito nedrīkst, jo tu iespējams tur nokritīsi un iespējams ar tev kaut kas notiks. Vai tas neierobežo vispār tā viņa attīstību? Protams, viennozīmīgi ir noteikti jāaiziet vairāki etapi attīstībā. Gan lekšanas etaps, gan zēniem koki, kas ir kā pistoles etaps. Tur neko nevar darīt. Tam ir jāaiziet, un tur protams, ir ar cietu acīm gandrīz vai, bet... Lai arī kā mums tas nepatiktu, bet mēs apzināmies, es redzu vispār 5 soļus uz priekšu. Man vispār ir tā, ka es, kad ieraugu savus mazbērnus kaut ko darām tādu, ar ko tas var beigties, man, protams, ir slikti, bet te atkal ir tas, ka gluži vienkārši, varbūt tas ir tāds sapņa līmenī, bet ir jābūt klāt. Kā tu vari būt klāt mūsdienās? Protams, tu strādā, vecāki strādā nepārtraukti, bērnus varbūt ved kāda auklīte, kāda neved, un tad mēs izējam cauri tiem puniem. Bet sakiet, mūsu bērnībā, cik punus mēs neuzdauzījām? Cik rokas nesalauzām? Cik man dēls nesalauza rokas un kājas un atslēgas kaulus? Un protams, man liekas, kā es kā ārsts varēju to nepamanīt? Protams, ka tu varēji to nepamanīt. Tu vienkārši nebija visu laiku klāt, ja? Un te kaut kā varbūt, bet mūsdienās to bīstamība ir daudz vairāk. Kaut kā vai tā plašāka ir tā iespēja to iegūt, es nezinu. Kaut kas ir, vai bērni ir kļuvuši tādi ļoti... nezinu, man tā šķiet, ka varbūt mūsu laikā tomēr tā zāle bija zaļāka. Un man tāda sajūta, ka tagad tie bērni tomēr ir pārdrošāki, enerģiskāki, varbūt negluži agresīvāki. Arī tās ir citas tēmas, bet man tā šķiet, ka jā. Un vecāki varbūt jānoliek tas telefons tajā bērnu laukumiņā. Tā ir tā klātbūšana. Un klātbūšana ne tikai fiziska, bet klātbūšana redz, te atkal ir vajadzīgs tas telefons. Ja? Te atkal ir nepārtraukti, tomēr ir jābūt kaut kādā veidā sazvanīt to bērnu, uzjautāt, vai tomēr palūkt kādu, lai kamēr ir tas moments, ka viņš var iegūt to no skolas līdz mājām, to traumu, tomēr viņu pieskatīt. Tās ir manas domas. Kā labāk runāt ar bērnu tajā brīdī, ka viņš to traumu ir guvis, kaut arī viņš to, protams, neapzināti to ir darījis, lai vienkārši viņš mēģināja izpētīt to pasauli un vai teikt viņam, cik tu slikti darīji un vairs nedari tā, redz, kas ar tevi ir noticis, tu nokriti tur no koka un tagad tev ir zila acis labākajā gadījumā, vai tas ir tas veids, kā viņu iemācīt droši uzvesties vai citādāk tomēr? Šeit ir jautājums par drošo piesaisti. Pilnīgi viennozīmīgi. Kā bērns pats pirmām kārtām, lielākā daļa bērnu skrien ja vecāki ir pieejami, sazvanāmi vai kāds cits viņiem piezvanīt, atnākot mājās, vecāki ierauga, ka tur ir kaut kas noticis. Tad te ir jautājums par to, kā bērns izstāstīs pats, ja nebūs vecāks klāt, un vai viņš to vispār stāstīs, vai viņš to noslēps, ja tas ir noslēpjams. Bet kā vecākiem runāt, pirmā reakcija nedrīkst tomēr būt nosodoša. Nē, viņa nedrīkst būt nosodoša. Tas tomēr ir un paliek, lai bērnam nav tā, ka viņš nākamā reizē varbūt, viņš ļoti baidīsies. Viņš baidīsies vispār kaut ko teikt. Šodien tā bija trauma. Tas bija pirksts, zilums, zilats, salauz nedod Dievs, bet kaut kas tāds netik ļoti liels. Nākamā reizē tas būs jau kaut kas pilnīgi cits, tā nebūs trauma, bet viņš nekad neies jums klāt un neteiks un nestāstīs. Te satiekas tie divi ceļi, manuprāt. Ja? Tas ir, cik ļoti viņš jums uzticās. Tā ir ļoti grūta tēma. Tātad pirmais tomēr nav bērnam teikt, ka
tā, nu tagad tu redz, nu, mums tā ir reakcija normāla. Tās ir pirmās, tā tev vajag, nu redz kā, nu varbūt ne tik traki, ja, bet es ļoti labi atceros savu vīrmāti. Viņai no uztraukuma vienmēr bija, viņa mediķis bija, un tas bija pirmais, ko viņa teica, nu tā tev vajag, ja, un es zināju, ka, šausmīgi pati, jā, apmēram tā, bet es zināju, ka viņa nenormāli ir pārbijusies pati un satraukusies, un tā bija viņas pirmā reakcija. Bet katrā ziņā pirmais noteikti nomierināt, sniegt šo palīdzību un tad iziet cauri tam, kas ir noticis. Varbūt tomēr mēģināt atbilstoši tā bērna vecumam. Gadīgam bērnam tu neko, tu viņu var tikai samīļot. Bet tādi, kas ir 5, 4 gadi, jā, ko jūs teicāt, tas nākamais posms, ka viņš grib visur rāpot, lēkt un... Kā tur pareizi viņam, lai iedrošinātu viņu, ka tā trauma ir tāda dabiska lieta, kas var gadīties, lai nav tā, ka viņš vienkārši nekad vairāk nekāps kokā. Nē, viņš tāpat kāps, vai viņš kāp, bet varbūt tas ir es pati kāpu un nogāzos, jā. Ļoti labi atceros vēl šodien to visu, jā. Bet otrais, man liekas, nekāpu vairs. Mācība dabūt. Mācība man bija briesmīga, jā. Ko lai es jums pasaku? Tajā varbūt, ja tā idealizējam, tad, protams, iziet cauri šai situācijai, pateikt, ja tu gadījumā nonāc tādā situācijā, bet tādiem vienkāršiem vārdiem, ne tik ļoti kā mēs ar jums runājam, bet ja tu esi te, tad, kā tu vari viņam pateikt, nelec ar vienu kāju, lec ar 2 kājām, vai ja tu kāp, tā arī nevajadzētu teikt, vajadzētu tomēr teikt, nekāp tai kokā, ja? Skaties, te ir savs zars, redzi, šis sausais zars viņš noteikti nolūzīs, ja? Tāda praktiski piemēra varētu teikt. Jā, varbūt tās tajā brīdī kaut kā praktiski parādīt. Redzi, šis zars nelūst, šis lūst, tak viņš noteikti arī nākamā dienā izmēģinās to zaru, to nesausu. Tas taču ir viennozīmīgi. Un es domāju, vēl ir viena lieta, ka varbūt arī mājās ir jābūt tām lietām, uz kurām, piemēram, bērns kāp mazgāt, viņš ir maziņš, viņam jāizmazgā zobi, izlietnes, viņš uz kaut kā kāpj augšā. Tā ķeblītim viņam jābūt stingram un kārtīgam. Tās ir šausmīgi banāls lietas, tik banāls, ko mēs nekad neiedomājamies, vai viņš dīdās uz speciālu paliktnīšu kaut kāda, kas viņam ir nolikts, dīdās. Tu mūžā nevar iedomāties, ka viņš atsitīs, teiksim, zodu pret izlietni, ja, un nolauzīs zobu. Ja. Tās ir atkal tās lietas, ka tu stāvi blakus, tu nevari to, ja, bet tās nav tādas tās briesmīgās lietas. Ja. Lūk, šīs briesmīgās lietas tomēr ir jābūt kategoriski un godīgi sakot, varbūt pat, ja tas ir dzīvībai bīstama situācija bijusi. Protams, var daudz man teikt, ko jūs tagad runājat. Tev nav jānopēr tas bērns, tādas lietas mēs nedarām, vai ne? Bet tomēr tev ir stingri tā, lai aiziet līdz viņa smadzenēm, tad, kad viņš ir nomierināts, varbūt mazliet, tomēr ir jāpasaka ļoti stingri, ja? Un jāparāda savas dusmas, lai varbūt tomēr viņš baidās. Es nezinu. Tas ir vienīgais veids. Bet tikai, ja tas ir saistīts ar dzīvības briesmām. Vai vecāki mājās, un ne tikai mājās, bet arī ārpus mājas, kaut kādā veidā ar savām darbībām darot to, bērni mēs zinām, ka skatās no saviem un mācās no saviem vecākiem, arī tas ir veids, kā viņiem var iemācīt būt drošiem, darīt droši dažādas lietas un kaut kāds tāds nosacīt praktisks piemērs, kur tu nevis viņiem māci, ku tagad ir jādara šitā tā, bet vienkārši, ka bērns pats tā kā mācās no vecākiem. Īstenībā, jā. Īstenībā, cik es esmu pati pieredzējis, tad bērni nenormāli skatās. Viņi burtiski uzsūdz kā sūkļi katru tavu kustību, katru tavu lietu. Tu noliec zobirsti tā, tu apsēdies uz tā dīvāna tā, tu uzkāp uz tā krēsla, un tad tu domā, ko tu dari. Tu kāp uz krēsla, lai dabūtu kaut kādu šķīvīt no augšējā plaukta, bet padomā, ja viņš ir blakus un skatās, viņš to pašu darīs. Ja? Varbūt ne tādu mērķa labad, bet
kaut kā cita iemesla dēļ. Jā, var to darīt, bet vai mēs vienmēr to izdarīsim? Mums jau arī ir automātiskās kustības. Ja? Mums ir automātiskās kustības, bet mums strādā lietu secība. Mēs zinām, kā tālāk jākustās. Ja kritīs, tad mēs kāju paliksim tā vai tā. Bērns to nezina. Viņš to nezina, viņam pilnīgi skaidrs, ka viņš viennozīmīgi to iemācīsies tikai ar savu punu. Nu, vēl var, protams, skatīties un just, jā, tu redzi, ka tūlīt kaut kas būs, bet tev ir jāredz tas, nu, tu jūti, ka būs, nu, kāps, nu, neklausa, nu, lai kāp, bet tu kritīsi, nedzird, tu kritīsi, tev sāpēs, kritīs. Viņš krīt, bet tev ir jābūt klāt un varbūt tik daudz, lai viņš uzsit punu, bet lai neuzsit tik ļoti lielu to punu, ka jābrauc uz bērnu slimnīcu. Ja? Nu jā, te ir tā šaurā robeža, jau, par ko mēs runājam, nu, ka viņam ir jāļauj darīt, jāļauj kāpt, jo, nu, ja mēs neļausim viņam, nu, tad viņš neattīstīsies, jā, un tik labi. Un tur ir, jā, vienkārši jāmēģina, nu jā, jāmēģina noķert tas brīdis, nu, kad tu ļauj viņam, bet tu esi klāt, ja nu kaut kas notiek. Ja. Nu, tur jau ir tā lieta, un tāpatās, piemēram, ko es neminēju, ir asie priekšmeti. Asie priekšmeti, cik bieži mēs paņemam kaut ko griežam un vēl iebāžam nazi mutē un kaut ko tur nolaizam un noliekam malā, un tagad arī svētkos lūdzu, bērns iebāž nazi mutē un sagriež lūpu, ja, un gandrīz vai jāšuj tā lūpa, jo viņš to ir redzējis, Kādreiz, es tā domāju, bērns pasaka tādu teikumu, tādus vārdus, un tas ir tikai vārdi, ja, tā nav rīcība, bet ko tu domā? Ko tu teici? Un ne jau kaut ko sliktu, bet tādu teikumu, ko bērni nekad nemin, piemēram, vai man dieniņa. Ja? Un liekas, kas tas tagad ir 4-gadīgam bērnam vai man dieniņa? Un tu saproti, ka viņš to ir dzirdējis no kādas omītes, vai no mammas, vai no tēta. Un tad ir skaidrs, ka tieši tas pats notiek ar darbībām. Tieši tas pats. Te var uzkāpt uz krēsla. Nē, nevajag, es uzkāpšu uz krēslu un dabūšu. Kur tu kāpsi? Tu ko? Jā, mamma te kāpj. Ja? Nu, redz. Nu, tā tad jādomā pašiem vecākiem, ko viņi dara un kā viņi to dara. Tās ir bērnu traumatisms ir apzināts, ko mēs saprotam, ko mēs varam izdarīt, ko mums nedrīkst darīt, ko mēs nedrīkstam darīt, un bērnu traumatisms ir arī neapzināts, ko mēs nekad nevarēsim, diemžēl, novilkt sarkanu strīpu. Ja? Nu, tas ir briesmīgi skan, bet tā tas ir. Ja? Jo, piemēram, arī, ko es noteikti teikšu, un lai man arī pasaka, ka tas nav, ka kādam varbūt tas nepatīk, bet gulēšana kopā ar bērnu līdz gada vecumam, manuprāt, ir pilnīgi nepieņemama, lai arī to nevaram mēs aizliegt, katram ir sava vēlme darīt, kā viņš vēlās, bet traumatisms šajā gadījumā ir, diemžēl, novērots diezgan bieži un daudz biežāk tajās ģimenēs, kur guļ kopā ar bērnu pa vidu, vai malā vienalga, nekā kur guļ bērniņš atsevišķi. Kaut gan tas atkal ir. Kādā veidā, kas pa traumām? Jā, traumas es esmu dzirdējis, ka var šādā veidā arī, diemžēl, nosmacēt bērnu. Jā, var. Un ļoti vienkārši. Tas nav vienkārši, Dievs pasarg, bet tomēr tas ir diezgan vienkārši. Kaut vai tādā veidā, ka, protams, ka māte jūt bērnu, es nezinu, kurā līmenī. Protams, viņa pat, kā saka, ka kaķi neguļ, viņi snauž. Tāpat arī mamma, kad guļ ar jaundzimušu bērnu, viņa, protams, snauž. Viņa jau neguļ dziļā miegā, un tas bērns nepārtraukti zīž un pienu. Un, protams, tur ir ieslēdzās citi mehānismi. Bet tētis, ja viņš guļ blakus, ja viņam diemžēl, viņš diemžēl nejūt to bērniņu, lai arī viņš arī jūt un cenšas, bet viņš nejūt. Un cik bieži sanāk tā, ka tam nabaga tēvam jāiet uz to viesistabu vai kaut kur turpat uz grīdas jāguļ, ja? Kaut vai šīs drošības dēļ, ja? Jo tas tā var būt. Jā, var būt nevis tikai tāpēc, ka tēvs vai māte to izdara, bet tā pati sēga, tas pats
spilvens, kas vienkārši netīšām kaut kādā veidā, jāsaka tā briesmīgi, bet nosmacē to bērnu. Otra lieta ir, ka, ja ir gulta, tad starp matraci un gultu var veidoties, tas nav obligāti, bet var veidoties, tad, kad ieguļās cilvēks, veidojās tāda kā šķirba, kur bērnam iekrīt rociņa, vecākam pamainot pozu, tas saspiežās dīvāns kopā gulta ar matraci, un arī tā ir trauma. Dažādi varbūt, bērns jau neripos pirmajos mēnešos no gultas gluži ārā, tā jau tik muļķīgi nav. Bet, tās ir dažādas situācijas, un nevar jau tā teikt, ka tas ir galīgi un pilnīgi viennozīmīgi un aizliegts. Bet, es esmu diezgan kategoriski šajā jautājumā. Labāk gulēt atsevišķi. Tas ir viennozīmīgi, tas ir grūtāk, ļoti daudz grūtāk. Bet drošāk. Bet, protams, daudz māca, ka pastieties pasaules dzīvnieku pasaulē, taču mammas guļ ar bērniem. Nē, bet mēs esam cilvēki, mēs neesam dzīvnieki. Vai vecāki mūsdienās vispār, kāda jums ir tā sajūta, vai viņi zina, kā parūpēties par to savu bērnu drošību, vai tā informācija ir pietiekami daudz un pieejama? Nezina? Nē. Tiešām? Tiešām nē. Tiešām nezina, un teikšu godīgi, šie jautājumi, es pat nesaprotu, kurā brīdī, kad, kā. Es noteikti domāju, ka mēs arī par maz par to runājam, jo ir tādas situācijas, kas liekas, pagaidiet, to taču varēja novērst, un tur vajadzēja saprast, kā jūs rīkosties. Bet arī kā tu zini, kas tajā situācijā bija, kāpēc tu vaino to vecāku, varbūt viņš centās. Bet vecāki nezina, vai nezina, vai vienkārši zina, bet tam nepievērš uzmanību. Viņi it kā zina, ka ir slikti vienu bērnu laist ūdenī, maziņu, teiksim, lielāku, kurš viņi zina, ka ir obligāti jālaiž, tagad tomēr es ceru, ka tas projekts ir aizgājis, vai vēl tikai vēl būs, ka ir obligāti peldēt apmācība, Tas ir ļoti svarīgi, bet viņi it kā zina, ka tam būtu jābūt, bet atkal, kaut kā. Vienkārši pa maz pieskata varbūt. Ziniet, te atkal ir tā klātbūšana, bet klātbūšana nevis fiziska. Klātbūšana, tā ir viss mūsu problēma. Tagad jau mēs ieiesim tādās ļoti nopietni globālās. Tā ir komunikācijas problēma. Nerunājam mēs ar saviem bērniem, nerunājam mēs ar bērniem un mazbērniem un cenšamies it kā varbūt mūsu paudze varbūt vēl to kaut kā cenšas, bet pavisam jaunie vecāki kaut kā. Atstāja novārtā. Kādi tad būtu jūsu tādi, noslēdzot šo sarunu, tādi jūsu ieteikumi vecākiem, kā pasargāt tos bērnus tā, lai tā vide ap viņiem ir droša, sarunas ir drošas un lai viņi saprot, ka kāpt ir, visu kaut ko darīt ir forši patīkam, bet vienlaiks arī jādomā līdzi, ko dara. Ko es varu pateikt? Pirmkārt ir jāsaprot vienu. Jums ir bērns. Kā viņš ir gadījies, atbildīgi, bezatbildīgi, bet viņš jums ir. Un, ja viņš jums ir, tad jums par viņu ir jārūpējas. Tas ir ierakstīts morāli un arī ne tikai morāli, bet juridiski. Tā ir jūsu atbildība. Viss. Āmen. Nav neviens atbildīgs tik ļoti kā jūs, protams, arī pēc tam, kad nāks klāt sabiedrība, bet sākotnēji jūs esat atbildīgs. Jā, jums būs jābūt klāt, tikko viņš sāks rāpot un staigāt un celties kājās. Jums būs jānovāc visu metru no zemes nost. Jums būs jāpadomā, ak, Dievs, kā man tagad tā istaba izskatīsies. Viss būs novākts. Būs jānovāc. Nepavēlti ir jāaiziet uz mājām un jāpaskatās ārstam kaut reizi, kā tad izskatās tā māja.
Ja? Jums būs jācenšas domāt, kā tas bērns gulēs. Labi, domājiet, ja jūs vēlaties guliet kopā, es nevaru jums pavēlēt, bet domājiet, tad attiecīgi, kā jūs pasargāsiet. Tātad tā ir tāda, mans puses varbūt tagad tāda strikta, tāda, ziniet, tāda mammas mums tāds. Arī vajag tādu, jā. Jā, bet tas ir tas, par ko jums ir jādomā. Nu, ir jāpadomā par to bērnu, jo līdz gada vecumam tas ir vienkārši. Tur pat nav, es pat muti negribu vērt vaļā. Bet pēc gada vecuma tad sākās, pat vairāk. Kādu pēc gada vecuma bērns vienalga visu dara neapzināti. Līdz 2 gadu vecumam, es gribētu teikt. Un tad, kad viņš jau pilnīgi stabils ir uz savām kājām un pilnīgi jau skrien un dara, tad mēs varam, un apzināti dara, tad mēs varam viņu arī mācīt un arī lūgt kaut kādas apkārtējos cilvēkus arī tajā visā piedalīties. Bet pirmkārt, tā ir mana vecāku atbildība. Tā ir vecāku vēlme to darīt. Vēlme. Ar to jāsāk. Jā. Paldies, ka skatījāties šodien mūsu. Visas epizodes redzams tv3.lv un mūsu Spotify un YouTube kanālos. Un noteikti apmeklējiet arī Balta drošības akadēmiju, kur būs vēl vairāk praktisku padomu.